Nu pat noslēdzies konkurss Latvijas e-auto 2024-25, un īpašā noslēguma pasākumā Rīgas motormuzejā nosaukti uzvarētāji galvenajās kategorijās. Vērtējot dažādas spēkratu kvalitātes, tos no konkursam pieteiktajiem 29 pretendentiem izraudzījās daudzveidīga vairāk nekā 20 cilvēku žūrija. Divas galvenās balvas šogad nonāca pie Volvo un BMW. Tieši viņu piedāvātie modeļi ieguva zeltu nominācijās labākais e-auto līdz un virs 50 000 eiro. Un pats galvenais secinājums pēc šī gada konkursa ir tāds: e-auto kļūst pieejamāki gan cenas, gan izvēles ziņā. Ja vēl salīdzinoši nesen piedāvājumā bija vien daži uzmanības cienīgi modeļi, tagad to ir tik daudz, ka pat izvēlēties starp tiem ir grūti. Zem 50 000 eiro šobrīd var iegādāties tādus ļoti cienījamus zīmolu elektroauto. Tas iepriekš, manuprāt, vispār elektroauto sākās no 50 000 un plus. Tad šobrīd tajā kategorijā, kurā mēs bijām arī ar Volvo X30, ir tādi cienījami zīmoli kā Mercedes, Audi. Principā cenu kategorijas elektromašīnām šobrīd jau tuvojas iekšzemes dzinēja automašīnām. Nav tā kā ļoti daudz dārgāk kā iepriekš. Līdz ar to es domāju, ka izvēle bija grūta, un tāpēc, protams, tas ir ļoti liels prieks, ka mēs esam starp uzvarētāji. Es domāju, ka ļoti sīva konkurence, jo 29 automašīnas un principā elektromašīnas, viņas pat ļoti dažreiz grūti atšķirt, kur ir premium, kur nav premium. Gan jau braukšanas dinamika, braukšanas īpašības, tehnoloģijas, kuras principā apsteidz iekšzemes dzinēja automašīnas šobrīd. Izvēle ir tiešām tik smalka, un tur vajag trapīt kaut kāda ļoti varbūt subjektīva vērtējuma, varbūt kaut kur objektīva, bet, manuprāt, ļoti grūti izvēlēties būtu. Mēs visi labi zinām, ka ar otro vietu mums tur, teiksim, tā konkurence bija ļoti aktīva un bija blīvi, bet man šķiet, ka tā objektīvi to izvērtēt tomēr ir salīdzinoši grūti, jo ir kaut kādi emocionālie aspekti, un tad ir kaut kādi jau, teiksim, ar cipariem pamatojamie aspekti. Līdz ar to es teiktu, ka tā intriga bija līdz pēdējiem brīdim, jo kas vienam ir labs, tas otram slikts. Mums ir liels prieks, ka šai projektā, kas notiek pirmo reizi ar Audi, īpaši Q6 e-tron, mēs saņēmām balvu gan dizainā, gan trešo vietu kategorijā virs 50 000. Tas ir liels novērtējums, žūrija ļoti plaša, un tā kā šis ir pirmais gads konkursam, tuvu 30 automašīnu kopumā, un būt top 6, sākotnēji, tad vēl arī top 3 un vēl dizaina balva starp visām automašīnām, bet tas balsojums ir iekrits, tas ir brīnišķīgi. Ir prieks par to, ka žūrija mums tik augsts novērtēja. Ir prieks, ka šodien arī aprunājoties ar žūrijas locekļiem var dzirdēt tādus atzinīgus vārdus, kad jā, patika tas Volvo asketiskums, tā dinamika, protams, arī cenu diapazons, kas uzrunā arī mūsu klientus. Un, jā, tas ir pagodinājums. Kurā gadījumā? Tas, ka ID4 saņēma atzinību uzņēmēju vidū ar atsevišķu balvu šajā kategorijā, es teiktu, ir ļoti, ļoti liels sniegums, jo, ja mēs, piemēram, citās valstīs šos te auto redzam ļoti uz ielām, kas ir tieši pateicoties dažādiem valsts papildus instrumentiem uzņēmumu iegādēji, tieši priekš šādām cenu kategorijām, tad es ticu, ka nākotnē arī mēs uz Latvijas ielām šos te auto ieraudzīsim arvien vairāk un vairāk. Tieši konkursam, kas ir veltīts tikai elektroauto, ir vieta Latvijā jau tagad un tuvākajā nākotnē tā nozīme tikai pieaugs, un Audi būs ko piedāvāt ik gadu. Mēs esam konservatīvi, mums vēl no pārmaiņām, mums daudz ir visādi mīti. Mēs negribam noticēt jaunām tehnoloģijām, jaunām lietām. Kaut vai līdzīgs ar mēs ir labs piemērs, ir telefons, kas mums tagad ir kabatā, visiem mēs ļoti labi atceram, kādi bija tie sākotnēji mīti. Ka viss būs slikti, tūlīt viss būs nelabi, bet tagad izmantojam. Un elektroauto ir noteikti savu nišu nākotnē. Jautājums, protams, cik liela, bet tie pasākumi kā tādi, kā šis, ir kolosāls. Mēs popularizējam, mēs redzam, kāda ir elektroauto. Par dažiem arī pašam man bija jauninājums. Tas, ka Maserati ir elektroauto, tas man bija likās kaut kas wow pārsteidzošs. Konkurss ir labs un vajadzīgs, un, godīgi sakot, man pašam kā auto biznesa ilgadējiem pārstāvim bija ļoti daudz pārsteigumu šeit tieši cenu kategorijās un tajā, kas ir šobrīd pieejams tirgu. Un elektroauto mums ir jāpopularizē, jo tā ir mūsu nākotne, tā ir Volvo nākotne, un
jebkurā gadījumā es ceru, ka tie, kas būs iepazinušies gan ar žūrijas rezultātiem, gan apskatījuši šīs automašīnas, atbrauks arī pie mums vai pie mūsu konkurentiem un izmēģinās šīs automašīnas dzīvē, jo tas ir savādāk kā braukt ar iekšzemes dzinēju automašīnu. E-auto konkurss ir solis pareizajā virzienā, kad tieši tiek nodalīts elektroauto konkurss no iekšzemes dzinēju konkursa. Un esam ļoti priecīgi par to, ka konkurss ir, un, protams, esam pagodināti, kad mēs viņā nokļuvām. Un jau pirmajā gadā arī ieguvām vietu uz pjedestāla. Mēs bijām ļoti patīkami pārsteigti, gan par to, kā tas tika organizēts, kā tas tika popularizēts, kā tas norisinājās. Es teiktu, ka mēs ļoti labprāt piedalītos atkal, un ka tas ir noteikti gan sabiedrībai noderīgi, gan mums pašiem arī gan interesanti. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīklus Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.